Don't be uncool. Be cool. Be Kūlenis cool. Kūlenis FM. Nav slikta dziesma. Nav slikta kopā Latvijai. Jā, nu tad cool dziesma reāli. Reāli cool dziesma. Jā, cool. No tie, kas vēl neatminēja, ne pēc dziesmas, ne pēc balss, Inters ir pie mums atbraucis ciemos. Pēc dāvanām. Tikai tā. Katru gadu no jauna. Mīļie draugi, man šodien vārda diena. Jā, drīkst apsveikt. Gaidu pie izejas, ar ekleriem. Vēlams. Ar dunasāliņiem, ar ielūgumiem uz Kuldīgas muzeju. Vai, Dzirnavās, Kuldīgas pils Dzirnavās, tur pasēdēt. Smilšalās tu esi bijis? Aiziet. Tur pat ielūgumi nav nepieciešami. Bet tu gan mūs ielūgsi uz mazliet citu pasākumu, citā pilsētā. Jau var teikt, tradicionāli ikgadēju pasākumu. Ja ir 2 gadi, tas skaitās jau tradicionāli. Tās jau ir tradīcijas. Vispār jā, 2. gads un tāda sajūta, ka mēs jau kādu 5. jau maucam. Tā organizējam pasākumu Interdiena, 2. gads, pieticīgi, Latvijas radio Big Bands, vakara koncerts, īpašais viesis Raimonds Pauls, nakts koncerts baznīcā, Big Band mazais džez sastāvs, Duduks, Tigran Tumaņan un arī es, Inters Busuls, tur piedalīšos. Arī vakar koncertā es piedalīšos, bet tā tradīcija, kur ir no jauna, ir Talsi Baz. Jauno un veco grupu konkursu. Ko tas nozīmē? Jā, jo tas jau sākotnēji mazliet viss tas vizuālais man atgādina sludinājumu dēli, kur varēja sūtīt kādreiz. Vai tas bija Šlāger kanāls? Kur varēja sūtīt tās ziņas. Jā. Un tur tas telefona numuriņš viss. Tas fons ir tas pats. Man pilnīgi gribas tāda nostalģijas vārdā kaut vai pazvanīt un nobalsot. Jā, tieši tā. Pa tiem telefonu numuriem, kurus jūs redzat interdiena.lv mājaslapā, jūs, protams, varat balsot par sev mīļāko grupu, atrast viņus internetā kaut kur, bet Interdienā jūs to varēsiet darīt klātbūtnē. Mēs tur izliksim baneri, un banerī būs šie te numuri. Grupa tādā arī secībā, kāda ir mājaslapā, viņas arī uzstāsies, un būs tiešraide YouTube'ā, Boom FM mājaslapā un Interdienas mājaslapā būs arī pieejams links, kur šīs grupas tiešraidē arī spēlēs. Un tad pēc tam vakar koncertā jūs varēsiet iet kurtē iekšā. Visi ļoti labi zina, kas ir kurte. Viņa bija mājas žurnālā par interjeriem. Ļoti skaisti. Tur ir skaisti iekšā. Un pie kurtes Armanda iekšā varēs noklausīties, noskatīties tās grupas atkārtojumā uz austiņām. Tad arī vakar koncerta pirmās daļas laikā jūs to varēsiet darīt. Ja kādam apniks klausīties? Jā, apniks klausīties. Vai netiks baznīcā pasaules iekšā? Līmeņa orķestru Latvijas radio Big Bands. Tas starp citu. Šodien talsos. Bet tas bija tas, ko mēs tiešām, par ko mēs tagad degam, par šo te grupu konkursu, jo būs kapitālā balva. iPads no kapitāla. Viskapitālākā balva. To es saprotu var par īziņām. To par īziņām, un būs skatītāja balva, un būs žūrijas balva. Un žūrijas balva ir lietots auto no Vācijas, no Luks Talsi. Tas ir īstais, kas ir mājaslapā. Tas ir tas, ko var vinēt. Tas ir auto no Vācijas, vai kur tu viņi ražo šo mašīnu? Jā, tas Vācijā? Ir BMW E46, izskās pēc kupejas. Žurka, bet nav žurka. Jā. Bet baigi labā. Un tas šo varēs dabūt no Luks Talsi. Vēl tikai gribēšu pieminēt. Tehniskajā apskatē sagatavoja Zāles pļāvēja centrs. Tā kā... Tas nozīmē, ko tas kaut kas tas ir pozitīvo pusi? Super, ļoti labi. Tas nozīmē, viņi ir gatavi. Ir riepas, viss ir, es pats šodien, viņi tagad stāv pie Tallas kultūras nama. Viss var QR kodiņus tur noskanēt un nākt uz pasākumiem. Mums ir galvenais Tallas afišu stabs bija pie Tallas kultūras nama. Tagad jau kultūras nama, jā, tad bija Tautas nams. Un lūk, un tad žūrijā būs Matīs Žilinskis,
iepriekšējā gada Interdienas uzvarētājs viņš uzkomponēja, arī žūrī izvērtēja un iesūtīja Interdienas himnu. Viņš arī mašīnu laimēja? Viņš laimēja arī auto no Vācijas, tāpēc Opel Corsa. Vēl brauc? Šodien bija atbraucis uz Talsiem? Viņš teica, ka it kā vairs tā kā ne. Bet tehniski apskatē mēs sagatavojām, viss tur bija kārtībā. Es nezinu, kas tur viņam pa vainu. Aizbrauc uz rallija krosu vai kaut kādu mini-sprintu. Pats laikam salauza. Vai es pieļauju, ka pats salauza vai negribēja. Ne jau tie tehniski. Nē, tehniski tur viss bija kārtībā. Tehniski viss bija kārtībā. Bet par šo te auto no Vācijas, protams, ir vērts pacīnīties. Un tad tās grupas nospēlēs. Un līdz 5 viss būs cauri. Tad viss ir skatītāja rokās, SMS un ziņas un tā tālāk. Varēsiet sūtīt, tad, lai tie skatītāji nobildē banerus, es jau izdomāju, kā es pieteikšu visu šo te vai var vaļā Interdienas mājaslapu un tad pa ceļam ejot Interdienas gājienā, garām Interdienas mākslas plenēram, kurš notiks lielajā ielā 36, kur Talsu slavenie mākslinieki izstādīs savas gleznas un arī varēs cilvēki pagleznot. Mēs iesim pa ceļam caur mākslas plenēru, Interdienas plenēru, iesim lejā uz Talsu nams 33, uz kafejnīcu. Tur būs Talspūti orķestris spēlēs un Talsezera krastā varēsiet iebaudīt kokteļus, kurus būs sagatavojuši nams 33. Būs kokteils Miglas rīts, kokteils debesis un par tālāko, tad jūs paši. Un vēl kokteili es ieteiktu vēl vienu. Cik labi arī kokteili tādu vai? Tas būtu labi, jā. Un paldies par tik forši. Un es arī vadīšu šo gājienu, iešu līdzi, es paņemšu līdzi pagājuši, kad es nobļāvu balsi gājienā, bet tagad es paņēmu līdzi tā tumbiņa un ar mikrofonu un mierīgā balsies tad vadīšu grupa, ejam tālāk. Pēc šodien sarunāju, ko noslēgs ielu. Ja? Lielās ielas vienu posmu, jo pagājuši gadu mūsu gājienu gadrīz sabrauc tur mašīnas, kuras gribēja ļoti, ļoti tikt garām. Un tad tur izveidojas milzīgs sastrēgums uz lielās ielas. Tā nebija bijis. Talsos, jā, tikai ap pusdeviņiem. Notikums. Jā, bet tā pēcpusdienā 5 nav bijis nekad. Bet toreiz bija un viss bija ļoti apmierināti un tad jau mēs nākam atpakaļ. Mēs nākam atpakaļ uz baznīcas laukumu. No baznīcas laukums būs slēgts. Jāsaka tā. Jo visi būs gājienu izgājuši un tad nāks atpakaļ un tur jau vakara koncerts. Viss jau ar tām biļetēm un Raimonds Pauls un Latvijas radio Big Bands. Tas ir nereāli, jo godīgi nereāli. Neesmu, protams, tāds super speciālists, bet drēbi zinu, pats esmu spēlējis vairākos Big Bandos, ne tikai Latvijā, bet arī 2 mēnešus ārzemēs un esmu bijis uz daudziem džeza klubiem, džeza festivāliem, kur spēlē Big Band, un Latvijas radio Big Bands ir viens tiešām no pasaulē labākajiem Big Bandiem. To es varu apgalvot pats, jo viņi ir lieliski sastrādājušies, saspēlējušies, jo sastāvs ir nemainīgs jau vairākus gadus. Bet es saprotu, ka tas nebūs vienīgais koncerts, pareizi. 7 sākas viens, un tad jau būs vēl nakts baznīcā. Nakts baznīcā 23:00. Un, Interdienas storijos es jau ieliku, man ir baznīcas atslēgas. Saprotiet? Tas baznīcas kungs šodien. Liela atbildība. Bet es aizmirsu, kā sauc. Vai tu aizmirsu, ka tu viņu noliki? Sakristēja. Jā, man ir sakristējas. Tu zini, kāda man ir sajūta klausoties tevi? Jā. Ka es beidzot, tā, ka man vīriešu prāts ir vienkārši kā uz atvērts paplāts uzlikts, visas fantāzijas, vienīgā atšķirība ir tā, ka tā fantāzija ir pārto par realitāti šodien. Jā, pilnīgi precīzi. Jā, vēl bija mums paredzēts meistarklases. bet tad mums likās, ka pēdējā brīdī mēs kancelējām, bet mēs jau sākām izziņot, ka būs meistarklase. Mēs jau bijām sarunājuši visus džeza speciālistu Ārti Orupu, Edvīnu Ozolu, Māriju Jēkabsonu, pats Matīs Žilīnskis. Mēs jau bijām sarunājuši, ka tu lītās bliezīsim virsū, jau es iešu pie Raita Ēriku Talsu muzikas skolu, runāsim telpas, un kaut gan es jau iesāku jau runāt par tām telpām. Tad mēs sapratām, ka laikam būs pa daudz. Tad jāsāk laicīgāk. Jāsāk laicīgi un sāk jau pieteikties tie bērni un visi. Uz meistarklasēm jau. Uz tām meistarklasēm. Mēs domājam, Dievs, kas, un tad mēs kancelējām pēdējā brīdī. Tā, ka nebija sirdsapziņas pārmetumu. Tā, ka ļoti labi. Nākamgad mēs uztaisīsim Interdienu.
interdienas meistarklases. Bet Raits Rēriks pieteicās. Jā, paldies viņam, Pūtei orķestras skanēs. Arī Pūtei muziku es ģīpstu. Visu cieņu, ka tā fantāzija var pārtapt arī realitātē. Pats līdz galam neizklausās, ka tu pat tici tam visam. Tu tā domāji Būs ar traki. prātu. Būs traki. Kur lai noliek mašīnu? Šodien mēs tagad beidzam raidījumu, dodamies uz Talsiem. Ko darīt? Uzreiz Vecpilsētā. pie pirmā pakalna kaut kur pie apaļa jāliek un jāiet iekšā. Es pat nezinu, kā tur pagājušajā gadā visi tika galā ar tām mašīnu novietnēm. Bet jā, nu darba diena. Labdien! Tā nav Otrdien! nekāda brīvdiena, jā. Tikai plāns ir tā kā pa nedēļas nogali. Nu, plāns par nedēļas nogali, man liekas, pēc 2 gadiem vai 3 nedēļas nogalē būs tikai sestdienā. Tad arī būs meistarklases. Es vispār tad nezinu, ko mēs darīsim, bet jau šogad Tiec galā šodien. bet man ir iesaistīta visa ģimene. Bērni, sievas māte, kundze, visi ir iesaistīti un protams, arī pats pasākuma tēvs, kas ir interdienas ar viņa bērniņš, Kaspars Upaciers, arī būs tur, un viņš ir galvenais viens no organizatoriem, un mans čoms Andis Grīva, kurš no leģendārās grupas Kafē, un arī dzied dziesmu par vadiņiem, un tas vadiņu džeks. Mēs trietā mēģināsim šo te visu tur stūrēt. Skaisti. Nu, Bet mums ļoti labi sanāks. Atliek vienīgais novēlēt, lai izdodas. Un izskatās jau, ka izdodas. Nu, izdosies. Nu, aiziesim pēc aliņiem, un tad jau Tad jau. tepat uz Dunu. Tu tik neaizmirst otru Interu ar apsveikt. Šodien jau viņš arī būs Talsos, ne? Jā! Jā, Pareizi. tur rakstīts, jā. Tā. Inters, Mēs tā Pētersons spriežam. Ešetins būs klāt. Jā, būs. Būs šodien. Un tad, ja 12. jūlijas, tad jau tiekamies Kuldīgā. Un tad mēs Kuldīgā. Tad šodien Talsi, 12. jūlijas Kuldīga, un pēc tam mēģināsim tev ķert uz rokas, redzēs. Man liekas, mēs šonedēļ arī būsim Salkrastos. Šonedēļ vēl, ja? Paspēs. Ko tu vēl? Es kaut ko aizmirstu? Varbūt, ka parīt kaut kur vēl tu esi. Tu jau nezini, tu jau par interdienu ar šodien tik uzzināji. Nē, nu mēs... Pamodies un jāsāk. Kas man grafikā uzrakstīts uz turienes eju? Šodien, kundze man ierakst, šodien mēs atpūšamies. Labi, Jā. atpūšamies. Viss. Viss. Bet internet nebūs jāskrien tajā gājienā. Tu jau tagad maratonātājs. Vispār, jā. Mēs ar Anitu Siliņu vakar sazvanījāmies. Remontējām to backstage. 4 dienas no vietas. Es pēc tam parādīšu bildes, kā mums izskatās tagad. Bet es izlaidu treniņus visas šīs nedēļas. Bet viņi jau sākta kaut kāda sirds muskuļi tur Sāk vilkties viss. Es domāju, bet es skriešu rīt un parīt man ir paredzēts. Bet šodien gājienā nē, tur tu staigās. Es staigāšu, bet nē, es aizvakar, es no Talsiem līdz mājām aizgāju ar kājām 5 kilometrus. Tas gan. Principā mini skrējiens. Bet tas ir jau labs. Tas jau ir labs virziens atpakaļ, pareizā virzienā. Jā, būs forši. Nu labi, Inter, tad mums nav pārāk daudz laika, īpaši tie, kas no Liepājas, piemēram, domā uz Talsiem braukt vai tāds garāks ceļš, tad jāsāk, jo cikos ir sākums? Labi, 2 sākās Talsi iekšā 6. No 2 līdz 5 Talsi baz. Man liekas, ka grupas gribētu arī skatītājus. Neskatoties pat uz to, ka tas ir bezmaksas pasākums. Pagājušajā gadā bija pati labi. Neskatoties to, ka bija lietus. Jā, es atvainojos. Bet šogad lietus nebūs. Bet jā, es pat nezinu, kā tur būs. Tur viss mums tur sanāks. Jācer, ka visiem vietas pietiks. Sarunāsim. Vai jāizskrien? Tad kāds kilo nost un tad būs labi. Mēs rotēsim, tad ejam pārpli. Latviešu kautrību metam pie malas un saspiežamies ciešāk. Saspiežamies ciešāk, jā. Inter, paldies un būtis tev vārda dienā un mēs ar tevi tiksimies šodien mazliet vēlāk. Un visus gaidām Talsos. Jā, un paldies tiešām Kurzemes radio. Ļoti mīļš radio. Tiešām paldies jums. Paldies tev. Paldies Kurzem, paldies Kuldīgi, paldies visu Latviju. Inter. Cik labi. Tiekamies Talsos. Cik labi.